Labdien! Īsumā pastāstīšu par notiekošo enerģijas vairumtirgū. Eiropā ir kļuvis siltāks, arī vējaināks, līdz ar to ogles un dabasgāzes cenas nedaudz samazinās, bet citādi ir naftas cenai, tā savukārt nedaudz pieaug. Detalizētāk turpinājumā. Kopumā šobrīd pasaulē vēl joprojām valda bažas par ekonomikas attīstības tempiem. Šīs bažas izpaužās kā zemāks pieprasījuma līmenis energoproduktiem. No otras puses, šobrīd Sarkanās jūras reģionā ir daudz teroristisku uzbrukumu, līdz ar to ir apdraudēti preču un arī izejvielu, naftas, gāzes transportēšanas ceļi. Un vēl viens apstākļus, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir piedzīvoti ļoti bargi sala un sniegputekņu apstākļi, kas ir traucējis, ierobežojis naftas ieguves procesus. Līdz ar to naftas cenas, neskatoties uz zemāku pieprasījumu, piegāžu problēmām un krājumu samazināšanās ASV, pieaug. Oglei un dabasgāzei cenas pagājušajā nedēļā krītās. Eiropai vidēji turpmākajā nedēļā gaidāms līdz pat +6 grādiem pret vidēji ilgadējo temperatūru statistikā. Krājumi abiem resursiem ir augstā līmenī. Dabasgāzei pie 75% ir krātuvju aizpildījums. Līdz ar to gan oglei pagājušā nedēļa cenas kritums, tā slēdzās pie $97 par tonu. Savukārt dabasgāzei tuvākā mēneša piegādei par TTF indeksa cenu cena samazinās līdz 28,4 eiro par megavatstundu. Arī turpmāko mēnešu finanšu instrumentu cenas dabasgāzes tirgū ir mazinājušās. Emisijas kvotu tirgū atjaunojas primārās izsoles, līdz ar to pieaug piedāvājums. No otras puses, kā jau dzirdējāt, pieprasījums ir mazāks, jo ir silti laikapstākļi un ir pietiekami daudz vēja izstrādes. Līdz ar to kvotu tirgū cena samazinās un pagājušā nedēļa slēdzās pie aptuveni 63 eiro par emisijas tonu cenas līmeņa. Elektroenerģijai Nord Pool spot tirgū pavisam minimālas izmaiņas. Ziemeļvalstīs cena nedaudz pakāpjās līdz aptuveni 78 eiro par megavatstundu vidēji. Tur divi apstākļi - nedaudz augstāks pieprasījums, nedaudz mazāk vēja izstrāde. Baltijā cena pagājušajā nedēļā vidēji ir ap 97 eiro par megavatstundu, un mums būtiskas izmaiņas pieprasījumā nav, bet ir nedaudz pakāpusies vēja izstrāde, kas ļāva cenai nedaudz samazināties. Apskatot nākamā 2025. gada finanšu kontraktu cenas tirgū, redzam, ka fosilo resursu cenu samazinājums un kopumā plāni izbūvēt un ražot daudz no atjaunīgiem resursiem dod cenai samazinājuma virzienu. Ziemeļvalstīs šobrīd sagaidāmais cenu līmenis par nākamā gada bāzes piegādes darījumu ir 40–45 eiro par megavatstundu robežās. Savukārt Polijas, Vācijas apgabaliem cenu līmeņi no 80 līdz 105 eiro par megavatstundu. Pateicos par uzmanību, tiekamies nākamnedēļ!